Kā lietot kopienas Kam pieder valsts platformu. Pirmajā lapā jūs redzēsiet kopienas jaunākos rakstus par apmācībām, notikumiem un darbiem. Atverot rakstu, jūs variet to ne tikai izlasīt, bet arī komentēt vai dalīties ar to sociālajos tīklos. Uz sadaļu joslas ir 8 sadaļas. Iepazīsimies ar tām. Pirmā sadaļa. Kam pieder valsts? Jūs vienmēr aizvedīs uz sākumlapu. Sadaļā Kā lietot jūs atradīsiet video pamācības, kā lietot, kā reģistrēties un kā lietot fórumu. Iesakam iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un rūpīgi izlasīt kopienas kārtības noteikumus. Sadaļā Manifests atrodams kopienas Kam pieder valsts manifests. To izlasiet īpaši rūpīgi. Sadaļa Fórums. Ar fórumu iepazīstieties video, kā lietot fórumu. Sadaļa Apmācības. Kam pieder valsts pievērsīs lielu uzmanību atbalstītāju izglītošanai. Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par apmācību programmām. Notikumu sadaļā tiks apkopota informācija par gaidāmajiem notikumiem kopienas dzīvē. Bet sadaļā Darbi tiks apkopoti kopienas atbalstītāju un darba grupu sasniegumi. Kontaktu sadaļā Kam pieder valsts kontakti un nākotnē arī dažādas aptaujas. Video pamācības par to, kā reģistrēties un kā lietot fórumu, meklējiet sadaļā Kā lietot. Laipni aicināti Kam pieder valsts.